40. BMW, skaists tāds 18. gada 3-litrīgais dīzelīts. Mums ir šodien riekstu diena. Riekstu diena ir tāpēc, kad ieplūdes kolektors šī te vietā pūš garām ļoti. Viņš pūš garām tāpēc, kad ir galīgi izdilis. Izdilis un šitien ļoti. Un izdiluši rekā staigā vispār svirli. Viss viņš ir sadilis tieši svirlos un ir diezgan liels uzdegums. Uzdegums ir pamatīgs. Nu, ir redzēti, protams, lielāki. Nav katastrofa, bet ir. Un tika pieņemts lēmums likt jaunu kolektoru, lai nenāk ārā dūmgāzes vairāk pa šeieni, lai nepiekūp visu tā motoru telpu. Un šitas viņš jau ir diezgan bīstams, te var kaut kas sākt tev lūst un nevajag, lai iekrīt iekšā cilindros nekas. Arī šeit viss ir nokvēpis, tāpēc, ka nāk ārā pa šeieni. Un tad tika pieņemts lēmums iztīrīt arī galvā līgzdas. Nu, redziet, līgzdas nē, caurumiņas. Nu, ir. Redziet, cik ir jau savācies. Šitā mēs visu notīrīsim ar riekstiem, iztīrīsim. Un būs, tūlīt jūs redzēsiet, kāds viss tur būs. Tagad vārstiņas dziļumā tur it kā redzēt vāri, bet viņi nabadzīņi visi ir apauguši. Un viņiem tur ir grūti dzīvot. Viss mums ir sagatavots, visi aparāti mums jau ir uzlikti. Ķersimies klāt. Un šitā ir vienīgā sistēma, kuru atļauj arī BMW. Šitādi izskatās tie rieksti. Viņi ir smalcināts rieksts čaumales. Un ja gadījumā arī kaut kas tiek cilindrā, tad viņš sadeg, tas ir koks. Viņš nesaskrāpē, viņš nebojā metālu vispār. Un pēc BMW manuāla šī ir vienīgā sistēma, kā var iztīrīt galvai ejas. Savādāk tas neiespējams izdarīt. Tas ir šitāds. Redziet, jā, viss ir. Viss ir baigi forši. Viņš iztīra aizvārsta un pašu vārstu un visu. Un ir tīrs alumīnijs un nekas nav sabojāts. Viss ir kā jauns.